Dažas lietas, kas manā prezentācijā nav konkrēti arī par šo te putuplastu, tas ir poliuretāns. Principā viņš ir koksnes ķīmijas izgudrojums, viņam ir slēgtas poras, tātad viņš neuzsūc ūdeni, viņš nemirkst ūdenī, un viņu izmanto kosmiskajā krioganējā tehnoloģijā. Viņš ļoti labi absorbē, ja principā praktiski nevada siltumu. Viņu var izmantot arī kā siltumizolatoru. Mēs atklājām, ka vislabākais viņa apstrādāšanas veids ir ar parasto asmeņa nazi papīra, jeb to nazi, ko mēs izmantojam ofisos, tādu, ko pabīda uz priekšu un ļoti labi griežās. Viņš drāžas apmēram tā kā koks, var izveidot tādu formu, kā gribās arī noteikti var urbt. Tikai smalkas daļas vai smilšpapīrs laikam nav vēlam, jo smalkās poliuretāna daļiņas elektrizējas, un tad ļoti grūti darboties. Bet tagad sekosim prezentācijai. Tātad par saules panelīšiem, fotovoltaiskiem paneļiem, mēs viņus saucam par paneļiem atšķirībā no kolektoriem, kas ir domāti ūdens sildīšanai un saules siltuma absorpcijai, vai ne? Tātad šogad šie paneļi ir izvēlēti arī tādi interesanti, un jebkurš panelis principā sastāv no vairākiem slāņiem, un uz robežvirsmas starp N un P tipa vadošiem slāņiem veidojas potenciāla starpība, kas principā atkarīga no materiāla, bet silīcija gadījumā tā nav lielāka par 0,5 volti, kas mums ir monokristālisks silīcija šie te paneļi. Un tad saules gaismā rodas elektronu caurumu pāris, viņi pietiekoši ātri atdalās viens no otra un var rekombinēt caur ārējo ķēdi, tādā veidā radot strāvu. Tātad fotoēdēs jau aizliecām bišķi atpakaļ. Tūlīt. Oi, es atvainojos. Pelek uzdās. Labi, es mēģināšu ar šīm te podziņām. Jā. Paiesim vēl atpakaļ. Oi. Tātad šiem te paneļiem tā enerģija ir atkarīga no saulītes, un jebkurā gadījumā katram avotam ir savs spektrs. Te, piemēram, ir dažādas mākslīgās lampas un arī saule. Un savukārt silīcija jutības līkne ir šeit, šī te ar to tādu gaišāko līniju. Tātad atkarībā no tā, kur ir starotājas avota vai ne spektrs, un labākais jutības apgabals būs atkarīgs no tā, kādos apstākļos mēs darbosimies. Saule vienmēr ir pateicīgākais priekš silīcija baterijām. Ja mēs pārējām pie mākslīgās gaismas, tad jau mēs paliekam atkarīgi no tā, kāds tas avots ir. Tagad katru paneli raksturo tā sauktā voltampēru raksturlīkne. Šī ir viena cita paneļa voltampēru raksturlīkne. Principā šeit ir spriegums, jeb tātad fotoēdēs, šeit būs jauda, violetā līkne, un šeit būs strāva. Konkrētiem paneļiem es laikam nepaspēju atsūtīt datus. Jā, šie dati man ir Excel formātā. Es viņus ielikšu institūta mājaslapā, un tie būs lejuplādējami arī Cleantech mājaslapā, jebkuram būs pieejami. Tātad šodien mēs mērījām šos datus mūsu panelīšiem, un arī motoru pamērījām. Ko mēs par motoru varam pateikt? Motors mums ir diezgan ēdelīgs. Viņš gan sāka griezties pie sprieguma, kas ir zem 1 volta, bet tā, piemēram, pie 1000 milivoltiem, ja pie 1 volta motors tērē strāvu apmēram 160 miliampēri, un apgriezieni ir līdz 2800 apgriezienu minūtē. Savukārt pie 1,5 volta jau ir 200 miliampēri un 4000 apgriezienu minūtē. Ko mēs varam uz saviem paneļiem salikt? Ja mēs paneļus saslēdzam virknē, tad mēs atkarībā no tā, vai panelis ir pagriezts perpendikulāri pret sauli, ja stāv horizontāli,
mērījumi beigti 12. šodien, vai ne? Bija ļoti skaidrs debesis, skaista saule, un tad spriegums abos divos gadījumos ir virs 2 volti, ko mēs varam dabūt no šiem te 2 mūsu paneļiem, un strāva gan ir atkarīga, ja panelis stāv pagriezts pret sauli, tad strāva ir lielāka iespējama, un, piemēram, maksimālā strāva, ko var dabūt, teiksim, 200 miliampēri atbilst apmēram. Tātad, ja virknes slēgums, tad principā mūsu saules baterija darbojas kā, viņa ierobežo strāva. Mēs it kā nevaram tik lielu strāvu dabūt, lai dabūtu maksimālos apgriezumus pie šī sprieguma, kas mums būs no saules. Bet ja mēs saslēdzam paneļus paralēli, tad mēs varam pacelt strāvas vērtību, savukārt mēs netiekam pāri spriegumam 1,1 volts, un tad arī apgriezienu, tā tad ir mazāk, tas ir līdz 3000 apgriezienu minūtē. Jebkurā gadījumā tas ir ļoti liels apgriezienu skaits, un ja jūs to gribēsiet uzreiz pārvērst uz ratiem, jums būs krietni jāpapolās ar pārvades mehānismu, kā viņu uztaisīt pietiekoši izturīgu. Labāk būtu likt zobratus, bet zobratu mehānismi tad jums ir pašiem jāmeklē, kādā veidā viņus ielikt. Savukārt, priekš kuģīša viņš kā dzenskrove darbotos ārkārtīgi eleganti. Tā es tagad paiešu, un dažas tādas praktiskas lietas, tātad pateicoties skolēnu pils radioelektrikas pulciņu skolotājiem Jānim Ozoliņam, par šo te paneļa novietojumu uz kuģīša vai mašīnas, tātad trase mums ir noteikta, trase būs uzlikta jau uz laukuma, katrs var paskatīties, no kuras puses nāk saule, mēs vienmēr trasi liekam pret sauli, tas ir, ja mēs, teiksim, taisām sacensības laikā no 11 līdz 1, tad saule parasti dienvidos, trase arī tā būs orientēta, bet lai paneli vēl pagrieztu precīzāk pret sauli, tad vēlams viņu uzlikt uz tāda šarnīra, tādi lodveida šarnīri, esot Lego komplektiem, bet droši vien vēl kaut kur citur arī var atrast, tas ir tad vērtīgi. Protams, galvenais arī vēl aspekts jāpievērš, lai taisna virziena kustība būtu. To ir diezgan pagroti nodrošināt sevišķi laivām. Mašīnām un laivām ir ārkārtīgi tad uzmanīgi jāveido modelis, lai viņam būtu pareizi izveidot simetrija un lai simetrijas as, teiksim, gareniskā virzienā būtu precīza. Kuģim obligāti ir svarīgs ķīlis, tātad ķīlis būs tas, kas viņu turēs taisni ūdenī, un ja nav pārliecības vai eksperimenti rāda, ka modelis neiet taisni, tad vēl viens veids ir priekšā un aizmugurē iztaisīt mazus āķīšus, un mēs virs baseina cenšamies nostiept drāti, pie šīs te drāts tādai āķīšiem un diegiem var piesiet transporta līdzekli, un tad viņš kustēsies un kaut kādā veidā tiks līdz trases galām. Savukārt, ja tā ir mašīna un viņai problēmas ar taisvirzienu, tad, lai viņa neberzētos gar sāniem, sānos var ielikt mazus ritenīšus, ja viņš atspiežās pret cienu, lai nav berze, bet ripot ātrāk uz priekšu. Visādas idejas ir. Tātad par saules paneļiem. Iepriekšējos gados viens otrs mums bija tādi paneļi, kuriem viegli varēja noņemt lamināta. Lamināts mums toreiz iepriekšējos gadus bija no tādām mazām plasmasas lēciņām, bet šogad šo laminātu praktiski nevar noņemt. Es domāju, ka neviens arī necentīsies, jo tas varētu robežoties ar salūšanu. Jebkurā gadījumā, kā rāda šie testi, ko mēs šodien veicām, mūsu paneļi ir ļoti efektīgi un praktiski uzrāda labākus parametrus pie mūsu Latvijas saules, kas mums ir pusdienā nekā rakstīts te, ka tie nominālie vairāk kā 1 voltu vai ne, un vairāk pa tiem 200 miliampēriem pie 1 volta.
Tas, kā mēs viņu saslēdzam virknē vai paralēli, tā tad ir atkarīgs no tā, cik ātri mēs ratiņiem gribam likties griezties. Ja gribam, lai viņam ir lielāks spēks, bet mazāks rotācijas ātrums, tad noteikti ir laikam jāslēdz paralēli. Bet ja gribam, lai griežās ar lielāku ātrumu, tad virknē. Nu, par laivām mēs runājām. Priekš dzenskrūves šis te motors varbūt ir par mazu. Drīkst meklēt un pats likt arī lielākus propellerīšus, teiksim tādus, kā mēs pagājušajā gadā dalījām, tie zilie. Jebkurā gadījumā dzenskrūves izmērs ir pilnīgi un viennozīmīgi jāstaistā ar mašīnas korpusu. Ja jūs viņu iztaisīsiet, teiksim, kā vienu tādu loksnīti no šejienes, un viņa būs pietiekoši viegla un eleganta, tad šī te dzenskrūve arī varētu būt laba. Un noteikti ir jāizvērtē smaguma centrs, tā lai priekšgals būtu drusku augstāks. Jā, par caurulītēm strāstījām. Nu, jebkurā gadījumā, kā mēs redzējām, ne mūsu paneļi ar motoru īsti labi nav saskaņojami. Drīkst izmantot arī elektroniku, bet elektronikai jābūt tādai, lai mašīna pirms starta, tā kā ir saules panelis aizklāts, lai viņai riteņi negrieztos un nebūtu nevienas slēdža. Jebkurā gadījumā elektronika, tas nozīmē kondensators, piemēram, kas uzkrāja saules enerģiju un pēc tam dod lielāku spriegumu, arī tad apgriezienu skaits ir lielāks. Šīs te schēmas ir atrodas internetā, šī prezentācija mums arī būs internetā, tā ka jūs noteikti variet paši meklēt šāda tipa schēmas. Protams, viņa jums aizkavēs starta laiku drusku mašīnai, ja būs pilnīgi kondensators izlādēts, bet jebkurā gadījumā pēc tam gaita būs daudz stabilāka un ātrāka. Tur ir ļoti liela daudzveidība. Nu, un nobeigumā vienkārši, ja kāds nav redzējis, es ātri izskriešu cauri sauleskausiem. Šis šogad mums jau būs 6. Mums ir bijušas dažādas trases. Līdz šim gan bija visu laiku vienādi arī lamināta trases. Un bijušas dažādas konstrukcijas, baseini mums bija dažādi, gan ierakti zemē. Šogad būs tas pats piepušamais baseins. Nu, saules mašīnas ir ļoti interesants. Piemēram, tā, kad mums pirmo reizi bija, tas bija 2008. gadā arī vienīgais gads, kad mēs veicām braucienus telpās un mums bija trase. Šie tie 300 vatu prožektori 1 metra attālumā viens no otra izgaismo trasi, bet jāpiezīmē, ka šī gadījumā saules starojums ir apmēram 100 reižu lielāks nekā tādu prožektoru starojums, un bija viena otra mašīna, kas principā nevarēja pakustēties. Tomēr bija arī daži ļoti advancēti izgudrojumi, nu, tā kā šis, bet tikai uz izbīdamām radio antenām. Tā, ka to saules paneli varēja ne tikai iegrozīt pareizā augstumā vai leņķī, bet arī pacelt vismaz 20 cm augstāk, atļauto 30 cm diapazonā, un tad viņš ir tuvāk gaismas avotam un efektivitāte arī uzreiz lielāka. Ātrumā trasē, jā, kā jau runājām, ļoti svarīgs tiešām ir konstrukcijas vieglums un apgrieziena ātrums arī tam, lai ir pareizi izlīdzsvarots malas un lai modelis iet taisni. Šogad tātad, jā, sauleskausa ir sestdienā. Šodiena bija ļoti interesanta māja diena, bet principā, kā novērojam, rāda tā apmēram lielākoties mājā ir. Priekšpusdienā ir saule un pēcpusdienā parādās mākoņi, tā ka mums noteikti mēs nedrīkstam pārāk ilgi kavēties ar reģistrāciju un ar citiem pasākumiem. Tikko kā piereģistrējamies, tā uzreiz uz starta un sākam strādāt. Paldies par uzmanību!